Jā. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka esot Rainis teicis, ka jaunajiem vienmēr ir taisnība. Un tā arī ir, jo pēc definīcijas, pēc laika, pēc bioloģisko pulksteņu definīcijas vienmēr ir jauni cilvēki, vienmēr viņiem būs taisnība. Neatkarīgi no tā, vai tā ir taisnība, bet tā ir kaut kāda patiesības daļa, tāpēc uz priekšu. Es gribēju pastāstīt mazliet par tādiem projektiem, ko es pats esmu radījis, un ne tikai es esmu radījis, bet es esmu bijis kaut kādā visā tajā notikumā iekšā un varu par tiem pastāstīt. Tad es nosaucu tādā jocīgā nosaukumā to visu, par sabiedrības grupas, manu piederību sabiedrības grupai, jo visi šie projekti ir kaut kādā saistībā ar sabiedrību, ar kaut kādām sabiedriskajām norisēm. Tā, mēģināšu apieties. Tātad viens projekts, kas ir Lielajos kapos, Zemesmātes biroja 1/10 daļa, tas varbūt, es nezinu, varbūt jūs esat kādreiz redzējuši Lielajos kapos, tāds pacēlums zemes, un tur iekšā ir birojas, dators, un datorā vārdi, cilvēku vārdi, un kaut kāda informācija par cilvēkiem, kas ir apbedīti šajā vietā, bet, kā jūs zinat, Lielie kapi tika pārvērsti par pilsētas parku. Daļēji tās bija tādi ļoti racionāli apsvērumi, jo šī teritorija bija lielā mērā nekopta. Daļēji to politisko un notikumu rezultāts tas bija, jo liela daļa tuvinieku, kas bija, tie, kas varētu kopt šos kapus, bija devušies vai nu bēgļu gaitās uz rietrumiem, vai nu arī deportēti uz austrumiem. Ja? Līdz ar to tie kapi ir Tad ļoti jocīga vieta. Tur ir vecās kapličas palikušas, tur ir iebūvēti celiņi, kas ir, es parasti vedu savus draugus no ārzemēm uz to vietu, jo tad tur var saprast mazliet to sāpi un to vēsturi, kas ir ar mums noticies, ja, kad ir kaut kāds pārāvums bijis tajā mūsu vēsturē. Tā, vēl viens projekts, kas tāds no tādiem maniem, ļoti, šis, protams, ir tāds ļoti politisks projekts. Madlēna Albraite aicināja, tad, kad viņa jau kļuva par, nebija darba attiecībās tiešās ar Amerikas Savienoto Valstu valdību, viņa sāka lobēt dažādus, strādāt par lobiju. Un viens no viņas pirmajiem pasākumiem bija, viņa rakstīja vēstuli Vairai mūsu prezidentei, Vairai Vītei Freibergai, par to, ka, kad vajadzētu kaut ko darīt, lai to Coca-Cola tomēr tirgot, bērndārzos un skolās. Ja? Man liekas, ka tas ir tāds neētisks notikums, un es tā sāpīgi to uztvēru, jo man liekas, ja cilvēks ir, skaidrs, ka mūsu prezidenti, kā nelielas valsts prezidenti, ir daudzas reizes lūgusi dažādas lietas lielas valsts sekretārei. Un tagad tas pats cilvēks izmanto šo te savu kontaktu un vēršās kaut kādā tādā citā pilnīgi līmenī. Un man liekas, šajā situācijā tas ir neētiski, varētu teikt. Šeit varat redzēt tā bildi. Tas stāsts, varbūt mazliet ātri pastāstīšu. Tātad Amerikas karogs tika uzausts Latvijā no Latvijas dzīves, ārkārtīgi smalki un Amanda Berga kuldīgā uz Stellēm viņu uzauga 3 mēnešu laikā. Tas tiešām liels skaists latviešu audeklis, ja, tradicionālā veidā. To rāmi mēs speciāli taisījām, kogriezējs Aldis Bekmans grieza pēc manām skicēm. Ļoti, lai šis projekts būtu ļoti nopietns, lai tas nebūtu kaut kāda kabatas lakatiņa iemērkšana spainīgi, bet lai tas būtu tāds ļoti, lai
lai mēs ar šo visu nopietniem sagatavošanas darbiem pievērstu tādu svarīgu uzmanību šim pašam faktam, kas notiek tajā politiskā tā vibrācija. Un tad es varbūt mazliet pastāstīju, kas bija šausmīgi interesants notikums kontekstā ar tieši sabiedriskajām procesiem. Bija pārsteidzoši tas, ka kādās 15 skolās, jo es biju nolēmis, ka vajadzētu taisīt to projektu prezentāciju, visu šo procesu veikt tur, kur tieši ar ko saistīts skola. Un es ar ļoti tādu, mierīgu prātu sāku to runāt ar skolu direktoriem. Un pirmā reakcija bija, kādās 15 skolās es runājos. Un pie tam es biju nolēmis, ka tas nebūs Rīgā, ka tas ir, jau lauku skolas, lauku cilvēks ir mazliet tālāk no kaut kādiem globalizācijas aprits notikumiem, ja, un tātad lauku skola. 15 skolās, pirmā reakcija skolotāja, cik forši, beidzot mūsu skolā, cik lieliski mēs varēsim tādu projektu, jā. Pēc nedēļām dažām es zvanu, ziniet, mēs skolu valdē aprunājāmies. Nē, nav jau tā, ka mēs negribētu, bet, ziniet, jūs citā vietā uztaisīsiet. Un man jāsaka milzīgs paldies Aknīs skolas direktoram. Tas ir tāda neliels pilsētiņa, Latvijas pilsētiņa pie Lietuvas robežas. Viņš bija ļoti drosmīgs, bet arī, teiksim, man bija liela nopietna tikšanās tas ir no atklāšanas bildi. Man bija liela nopietna tikšanās iepriekšējā dienā ar visiem skolas skolotājiem, un ārkārtīgi daži bija ļoti agresīvi noskaņot, jāsaka, un tādu lielu satraukumu, ko tagad Amerikas Savienotās valsts izdarīs ar Latviju. Vai jūs saprotiet, ko viņas izdarīs? Vai jūs saprotiet, kas notiksies ar Latviju tagad? Dēļ jūsu šīs muļķīgās ieceres. Es saku, bet mīļais cilvēki, taču Amerikas Savienotās valsts nav tik briesmīgas, kā jūs iedomājaties. Tā ir demokrātijas valsts, ko mēs uzskatām vienu no lielajām pamatdemokrātijas valstīm. Ja? Un viņu tradīcijas ir savādākas tradīcijas. Protams, es neesmu praksis, tādu projektu nevarētu veikt ar, paldies Dievam, Islāma valsts neražo Coca-Cola varbūt, bet tas ir skaidrs, ka ir tas sarunas līmenis, viņš jau ir. Ja cilvēks tāds mākslinieks grib dzīvot, tad viņam arī jāpieskaņojās tām sociālajām valodas īpatnībām, kādas pasaulē pastāv. Jā. Un bērni palīdzēja saliet Coca-Colu. Labi nemaitā. Un tad šeit ir bildi no paša pirmā pasākuma, kur tiek tātad kola sāk pildīties iekšā. Jāsaka, ka pēc 2 mēnešiem tas audums bija diezgan spēcīgi bojāts. Viņš bija, pilnībā nevarēja redzēt vairs to karoga rakstu, un viņš tā ļoti tas, protams, aitas vilni ļoti izturīgs, ķīmiski izturīgi, bet, teiksim, krāsas un tā struktūra tad ļoti. Bet es vēlreiz vienmēr saku šajā sakarā, ka mans uzdevums nebija pārbaudīt ķīmiskās lietas, jo tas ir zinātnieku jautājums. Protams, šādā veidā var tikai pievērst uzmanību kaut kādiem ētiskas dabas jautājumiem, kas pastāv mūsdienu politikā vai mūsdienu pasaulē. Tā, tad ir viena pastkarte, kur ja tie 2 iepriekšējie projekti, tādi projekti, kas ir ļoti, tomēr laikietilpīgi, dārgi un salīdzinoši tādi, tad, teiksim, šis projekts ir ļoti, tā bija reakcija uz Krievijas iebrukumu Gruzijā.